Tā vēsture ir jau gadu gandrīz vecs, ne, pusgadu. Pagājuši gadu uz vasaras dziesmu svētkiem skolnieki. Mēs ar Romānu domājam, ko varētu tādu puikām interesanti izdomāt, lai starp mēģinājumiem, kad ir koru mēģinājumi, viņi tur dīgdienā, neko nav ko darīt, neko nedara, kaut kas ir jāpakustās. Izdomājam, ka basketbolu jāuzspēlē. Sarunājām ar Šnepa kungu grozus, lai būtu interesanti, pie reizes tad tā kā vajadzētu arī uzdziedāt. Un tā arī dzimta tā ideja, kaut kādu kopēju gabalu ierakstīt. Gunters Račs uzrakstīja ātru tekstu, ātru ne, ilgi noteikti mocījās. Un sasaucām Romāna kori mediņu. Un tāda vienkārši jautra dziesmiņa. Tur neteiksim, ka tā ir kaut kāda dižāla māksla. Jā, vienkārši, lai puikām būtu kustēties. Kādas pašam attiecības ar basketbolu? Visu mūžu. Viss apzinātais mūžs no pirmā kursa, no 15 gadiem pilnīgi nopietni spēlēja basketbolu. Un tad tas turpinājās, pēc tam Meža parkā ar ļoti labiem sportistiem. Mēs sauksim, ko te ir Kristopans, Zvans, Visockis. Tur bija tāds klubs, un ir vēl joprojām klubs 33, un es visu laiku spēlēju. Tā līdz šim brīdim. Tas ir ļoti labi, ka palīdzēt jauniešiem un kaut kā viņus saistīt ar sportu vairāk un ar mūziku kopā, lai tas ir kopsolī iet, jo ja mēs to nedarīsim, tas laiks tiks tāpatās aizpildīts noteikti jaunajiem kaut ko citu. Tā kā mēs esam priecīgi, ka mēs varam palīdzēt kaut ko tādu. Jo katru gadu jau ir tā, ne katru gadu, bet katru čempionātu ir tā, ka mēs ar milzīgām cerībām gaidām mūsu vīru startu, jo tie spēki tā kā būtu, tā kā ir, vajag viņus tikai kaut kā savākt īsti kopā un tā ritīgi motivēt. Jo man liekas, ka pat ir tas pārējais posms un ka basketbolam atkal ir pa īstam jāatdzimst tāpat, lai būtu arēna pilna kā uz hokeju. Šis varētu būt tas gads, kad kaut kāda parādās jaunas tendences basketbolā? Tendences jau, man liekas, ir parādījušās, ka sejas ir gandrīz pilnīgi nomainījušās, un es domāju, ka pats tas sportiskais gars ir laiks viņam atgriezties, jo mūsu basketbola tradīcijas, es uzskatu, ir ļoti leģendārs un spēcīgs, un es noteikti viss notiks, es pārliecināts esmu. Novēlējums jaunajiem talantiem, jaunatnes līgas dalībniekiem. Tas, ko es tikko teicu, jā, līdzināties mūsu vecajiem vīriem, ka jāzina vēsturi pirmkārt basketbolu, jā, to viņi noteikti arī zina, jā. Un jāņem viss tas labākais, kas ir bijis, un ar mūsu Latvijas karogu uz priekšu.